Mīļie, šodien ir 31. oktobris un šodien ir Helovīni. Mēs nodarbosimies ar bīstam briesmīgām lietām, ar matemātiku, ar robežām. Šodien parunāsim par robežām. Kas tas ir? Mēs pārisināsim 3 piemērus. Uzmanīgi mēs neņemsim lopitāla kārtu. Mēs neņemsim robežas definīcijas, neko šī, neheini, neko. Mēs neņemsim lieliskās robežas. Mēs ņemsim tāda tipa robežas, ko jūs varat sastapt 12. klasē, ja jūs esat paņēmuši mācīties matemātiku padziļināti. Un to, ko jūs varat sastapt, ja jūs mācāties kaut kādu eksakto priekšmetu augstskolā. Lai vai tas būtu kaut kāda mehatronika, vai tas būtu kaut kāda inženierija. Ja jūs studējat fizmatos Latvijas universitātē, šie piemēri jums būs par vieglu. Bet skolēniem un citu augstskolu studentiem, kam matemātika nav primārais priekšmets, tie būs tieši laikā. Bet mēs sāksim ar robežas jautājumu vispār, kas tas ir, jā? Lūk, mēs vienmēr runājam par to, ka robeža tas ir tad, kad uz kaut kurieni iet funkcijā vai kaut kāda virkne, kad arguments tiecas uz kaut kādu vērtību. Tas viss ir ļoti, ļoti smagi, bet paņemsim piemēru, kurš mūs uztrauc jau no 4. klases, tad, kad mums pasaka, bijis ar nulli dalīt nevar. Kāpēc ar nulli dalīt nevar? Neviens īsti nepaskaidro, ka tur sanāk kaut kas tur sanāk, īsti arī nav skaidrs. Jā? Tas it kā ir aizlaiks, un kas par to būs cietums vai sots, nav zināms. Paskatīsimies, padalīsim paši ar nulli. Jā? Tagad. Un paskatīsimies, uz kurieni veda mūsu ceļš, ja mēs dalam ar nulli. Mēs nedalīsim ar nulli uzreiz, mēs pietuvosimies dalījumam ar nulli. Paņemsim vieninieku, izdalīsim ar 0,1. 0,1 no nulles ir tālu, bet ir diezgan tuvāk nekā, piemēram, 2. Tas ir 10. Dalīsim 1 ar 0,01. Tas būs 100. Dalīsim 1 ar 0,0001. Tas būs 10 000. Mēs varam turpināt tādas iterācijas un varam dalīt 1 dalīt ar 0,0001 un iegūt 1, 0, 0, un tik nulles. Uzmanīgi es speciāli nerakstu 0,1 un visas pārējos skaitļus kās 10 pakāpē mīnus 8, 10, 11, 12, 13, jo tas tad pazūd tas skaistums, ja? Skatieties, kas sanāk. Jo tuvāk mēs esam nulei, jo tuvāk ir skaitlis pie nulles, ar kuru mēs dalām vieninieku, jo lielāks ir rezultāts. Ja mēs dalīsim ar ļoti, ļoti mazu skaitli, ar 0,000, bezgalīgi daudz reizes 0,1, ja? Tad būs ļoti liels skaitlis beigās pareizēm. Tad lūk, ja mēs dalīsim ar pašu nulli, mēs iegūsim bezgalību, tāpēc, ka tas ir kaut tik ļoti liels skaitlis, kuru mēs nevaram iedomāties. Ja? Bezgalība tas nav skaitlis, tā ir vērtība ļoti, ļoti liela. Ļoti, ļoti liela. Varbūt viņa pat neatrodas mūsu visumā, es nezinu, kur viņa atrodas. Tik tālu es neesmu lidojusi. Ja? Bet šādi pierakstīt nav pieņemts, tā pierakstīt nedrīkst, tāpēc mēs izmantojam robežu. Mēs rakstam robežā un rakstam nevis nulli apakšā, bet x. Un pie robežas rakstam, kad x tiecas uz nulli. Lūk, kad x tiecas uz nulli, mums ir 1 dalīt ar nulli. Un tā ir bezgalība. Tā mēs rakstam. Mīļie, man kaimiņi saka taisīt remontu. Es aizmirsu, kur es biju. Es pateicu to, ka mums ir jāizmanto robežas zīme, lai aprakstītu situāciju, kad mēs nevaram pa taisno rakstīt, ka 1 dalīt ar nulli, vai, piemēram, paņemt tangens no pi dalīts ar 2, jā, jo mēs arī nezinām, cik ir tangens no pi dalīts ar 2. Tas nav skaitlis, tā ir vērtība un tā ir bezgalība, jā. Tagad es jums piedāvāju, un jums nav iespējas atteikties pa īstam, es jums piedāvāju pārisināt 3 piemērus ar robežām. Redziet, man sanāca nesmuki uztaisīt, bet šodien ir Helovīns, šodien der kaut kas
kaut kas briesmīgs. Tāpēc vispār šim x tiecas uz 3 jābūt šeit, bet tas nekas, jūs man piedosiet. Mēs pareiķināsim 3 piemērus ar robežām, kad mums x tiecas uz konkrētu skaitli. Ja mēs nereiķināsim, tad, kad x tiecas uz bezgalību, es jums pastāstīšu metodi, ko darīt, ja x tiecas uz skaitli. Ja jūs iemācīsieties šo, jums būs puse no kontroldarbiem, tur, kur jums ir robežas uzrakstīti. Ja x tiecas uz skaitli, universāla metode ir sadalīt reizinātājos jūsu izteiksmi. Jo, ja mēs šeit ievietosim 3 pa tiešo, kas mums sanāks 3 otrajā 9, 9 mīnus 9, 0, 3 mīnus 3, 0, 0 dalīts ar 0, cik tas ir, nav zināms. Tāpēc metode ir tāda, ka mēs sadalam saucēju un skaitītāju reizinātājos un skatāmies, varbūt var kaut ko saīsināt. Dalam reizinātājos augšu x kvadrātā mīnus 9 mums ir x mīnus 3, x plus 3 pēc formulās, kura jums ir jāzina no galvas, bet es jums pierakstīšu. A kvadrātā mīnus b kvadrātā ir a plus b, a mīnus b iekau secībai nav nozīmes. Un apakšā mums paliek, nenomainies krastas, nekas x mīnus 3. X mīnus 3, x mīnus 3 noisinās, paliek robeža x plus 3, x tiecas uz 3 un tas ir 6. Robežas vērtība ir 6. 0 dalot ar 0 izrādās ir 6, bet nevienmēr ir arī citi varianti. Vienkārši jūs nevarat atstāt, ka 0 dalīt ar 0 tas ir 1, vai ka 0 dalīt ar 0 tas ir 0, vai ka tā ir bezgalība. Vienmēr ir jāprēķina. Ja? Sadalam reizinātājos augšu un apakšu. Universāla metode. Paņemam vēl vienu piemēru. Piemērs robežā augšā ir x kvadrātā mīnus 5x plus 6, apakšā ir 3x kvadrātā mīnus 9x. Apakšu mēs principā jau redzam, kā dalīsim reizinātājos, mēs iznesīsim kopīgo pirms iekavām. Šajā gadījumā tas būs 3x, tad 3x pirms iekavām iekavās x mīnus 3. Kas būs skaitītājā? Šādas izteiksmes mēs varam rakstīt, es atkal rakstu formulu. Sekojošā veidā ax kvadrātā plus bx plus c, tas ir b, varam pārrakstīt formā a reiz iekavās x mīnus x1, x mīnus x2, kur x1 un x2 ir ax kvadrātā plus bx plus c ir vienāds ar 0 saknes. Tātad mēs paņemam, atrisinam vienādojumu, it kā tas būtu vienāds ar 0, atrodam tās saknes un pārrakstam. Attiecīgi, izdaram šeit to, ja? X kvadrātā mīnus 5x plus 6 ir vienāds ar 0, atrisinam šo kvadrātu vienādojumu. Šeit var izmantot vieta teorēmu, sakņu reizinājums ir koeficients c, tas ir 6, sakņu summa ir koeficients mīnus b, tas ir 5. Saknes mums ir skaidrs, tas ir 2 un 3. Skatieties, lai uzrakstītu, ir jāraksta x mīnus pirmā sakne, tas ir mīnus 2, x mīnus otrā sakne, tas ir x mīnus 3. Šeit ļoti bieži jāuzmanās, tad, kad jums ir negatīva sakne, piemēram, mīnus 2, tad būtu jāraksta x plus 2, ja? Mēs atņemam sakni, ja atņemam negatīvu, tad pieskaitam. X mīnus 3 var saīsināt. Es nepārakstīšu vēlreiz, uzreiz ievietosim trīnieku, 3 mīnus 1. 3 mīnus 2 ir 1, augšā 1, apakšā 3 reiz 3, 9, 1 9. Kaut arī sākumā, ja mēs ievietotu šeit 3, mums sanāktu 0 pret 0, ja? 0 pret 0. Mēs to nepārbaudījām, bet vispār 0 pret 0, ja jūs ievietosiet trīnieku sākotnējā izteiksmē. Tālūk. Un trešais pēdējais piemērs, nepārslēdzieties, mums ir vēl viens palicis pats interesantākais. Tas ir, ja mums ir sakne. X tiecas uz 6, ja mēs ievietosim x vietā 6, kas sanāk, būs 6 mīnus 6, 0, apakšā sakne no 9 ir 3, 3 mīnus 3, 0, 0 pret 0. Metode, ja mums ir sakne, metode ir tāda, ka ir jāpaplašina ar saistīto. Ko nozīmē paplašināt ar saistīto? Paplašināt ar saistīto, tas nozīmē paplašināt ar skaitli, kuram pa vidu stāv pretējā zīme. Šajā gadījumā jums bija sakne mīnus 3, jums ir jāpaplašina ar sakni plus 3.
Kāpēc tas tiek darīts? Tas tiek darīts, lai iegūtu formulu, kur mēs šodien jau rakstījām. Šo roza formulu, violeto labi pierunājāt, jo mums būs šis reiz šis, sanāks sakne kvadrātā, kas ir zemsaknes izteiksme, -3 kvadrātā, kas būs -9, bet arī labs skaitlis. Jā. Saknēm lūdzu noticiet, ka jums ir jāpaplašina ar saistīto, tad reiz x plus 3 lim x tiecas uz 6 x mīnus 6 nekad starp citu uzreiz nesteidzieties vērt vaļā pēc paplašināšanas, tāpēc, ka jums varēs kaut ko saīsināt. X plus 3 mīnus 3 Ko es esmu novērojusi? Es esmu novērojusi to, ka tagad ņem un saīsna šitā. Kāpēc tā darīt nevajag? Tāpēc, ka priekškam. Jūs tikko speciāli paplašinājāt, lai varētu strādāt tālāk. Tagad jūs ieraugat, ka augšā un apakšā ir vienādi un jūs noīsnat priecīgi. Nevajag noīsnat priecīgi, tas ir bezjēdzīgi, tāpēc, ka jūs tikko paplašinājāt ar to un paši pierakstījāt augšā un apakšā vienādu vērtību. Jūs speciāli pierakstījāt, lai varētu izmantot to rozā formulu, ka, ja mums iekavās ir vienādas vērtības, tikai pa vidu stāv dažādas zīmes, šajā gadījumā mīnus un plus, tad mēs atveram k kvadrātā mīnus b kvadrātā. Augšu pagaidām nekā nepārakstam. Nevaram vaļā, jā, neko. Pārakstam x mīnus 6, x plus 3. Šķiet būs tik garš video arī, tāpēc, ka man tie kaimiņi sāka urpt. Sakne kvadrātā ir zemsaknes izteiksme, tātad x plus 3 mīnus 9. X plus 3 mīnus 9, tas ir x mīnus 6, tad šeit noīsinās. Un paliek sakne no x plus 3, un tas ir ievietojot x vietā 6, 6 plus 3, 9. Sakne no 9 ir 3, 3 plus 3 ir 6. Atkal mums 6. Kaut kāds dēmona vēlna skaitlis, ja mums tur sanāca 6, tur sanāca 6, tur sanāca 6. Tas ir tāpēc, ka ir 31. oktobris. Starp citu, jūs svinat Halovīnus? Es Halovīnus nesvinu. Man nepārāk patīk. Kaut kā man nesanāk. Kaut kā bērnībā. Es kaut kā gribēju svinēt Halovīnus, un mēs ar klases biedriem gājām, sarunājām, ka iesim kaut kur staigāt pa rajonu. Man nebija ko pārķerties, es nebiju domājusi, ka es iešu uz tiem Halovīniem, un es izlēmu izkrāsoties ar miltiem. Man laikā, es biju kaut kādā 3. klasē vai 4. Man nebija pūdera, un es izkrāsojos ar miltiem, un tagad es domāju, vai ir vēl kāds, kas krāsojos ar miltiem? Vai tā tik stulbas idejas ienāca prātā, tikai man to es nezinu. Uzrakstiet, vai jūs svinat Halovīnus vai nē. Vai arī jūs skatāties šo video Halovīnus. Kā jums ir? Paldies jums par uzmanību. Un nākamreiz mēs tiekamies. Es ceru, ka šonedēļ vēl vienu reizi mēs varētu pārrisināt vēl kādus robežu piemērus. Vai ne? Kad x tiecas uz bezgalību vai paņemt jau kaut kādus interesantus piemērus. Tur 1 plus 1 dalīts ar x, 2x, pakāpē, 5. Padomāsim, ok?